Pavisam īsi. No apvienotā saraksta frakcijas puses var apliecināt, ka mēs atbalstīsim šo demisiju un pieminēšu 3 lietas, kāpēc to varam it sevišķi uzsvērt. Pirmais ir tas, ka attiecībā uz deputātu jautājumiem, ko mēs esam uzdevuši Siliņas kundzei par enerģētiskās drošības neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvniecības kārtības likumu, ļoti garš nosaukums, uzdevām jautājumus Siliņas kundzei, viņa šos jautājumus pāradresēja Varam ministrijai un KEM ministrijai, jau ir gandrīz mēnesis apkārt, abi ministri, acīm redzot, dažādu svarīgāku iemeslu dēļ, uz Saimu ierasties nevar. Manuprāt, tas nav pieļaujams. Ja, piemēram, arī šodien Čudara kungs nevarēja būt šeit komandējuma dēļ, es atceros, ka mums ir bijusi tāda prakse, ka mēs pārceļam attiecīgo demisijas pieprasījumu, protams, savstarpēji komunicējot, lai ministrs var būt klāt, lai viņam ir iespēja gan sevi aizstāvēt, gan varbūt pārliecināt opozīciju par to, cik viņš patiesībā labi strādā. Ja tas netiek darīts, tad, piedodiet, tā ir beigšana no atbildības. Otrs punkts. Čudara kungs, diemžēl, paliks vēsturē ar vienu īpašu lēmumu par Nacionālā botāniskā dārza faktiski likvidēšanu Salaspilī un tā pievienošanu, jeb izveidošanu par struktūru vienību dabas aizsardzības pārvaldei. Kolēģi, es jums salīdzinājumu varu pateikt tādu piemēru, ka Rīgā esošais Nacionālā opera un balets tiktu pārdēvēts un tiktu izveidots pārstrukturizēts par Rīgas kādu no kultūras namiem. Tas ir nacionālas nozīmes struktūra, Nacionālais botāniskais dārzs, pēc būtības tiek ļoti degradēts šis nosaukums, pazudināts faktiski, vairs mums tāda faktiski nav. Un trešais, ko man ir jāuzsver, tas saistās ar ministru kabineta komiteju, kas ir izveidota Latvijas austrumu pierobežas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskā komiteja, tā viņa saucās, garš nosaukums. 24. gadā bija 3 sanākšanas, un pēdējā sanākšana notika 17. septembrī 2024. gadā. Ja par šīs komitejas darbu ir atbildīgs Čudara kungs, tad skaidrs, ka es nevaru atbalstīt tāda ministra tālāku darbību. Manuprāt, tā ir bezatbildīga rīcība attiecībā uz ministru kabineta uzdoto uzdevumu. Kā jau teicu, apvienotais saraksts atbalstīs šo demisiju. Paldies par uzmanību.